Tas nav no manis īsti atkarīgs, tas nav tieši atkarīgs. Jā. Nu ko, esiet sveicināti Hackathon atvērtie dati, inovāciju un izaugsmu noslēguma pasākumā. Šodien esam tikušies, lai lūkotu, ko komandas šajā laikā ir paveikušas, izvērtētu rezultātus un noteiktu šī Hackathon uzvarētājus. Ticu, ka mums šodien būs iespēja redzēt inovatīvas risinājumus, kas balstīti uz atvērtiem datiem un mākslīgo intelektu un var palīdzēt risināt sabiedrībai aktuālos izaicinājumus. Un es gribētu, lai mēs tagad šobrīd nosūtītu ar kārtīgiem aplausiem sveicienu visām komandām, kas šodien prezentēs savus projektus un risinājumus ekspertu žūrijai. Aplausi! Es esmu Vils Brūvers un es esmu šī Hackathon noslēguma pasākuma moderators, bet varbūt mēs drusņās atskatīsimies uz to, kā tad mums ir gājis līdz šim. Viss sākās 20. septembrī, kad iesiltot Hackathon notika webinārs par atvērtajiem datiem, augstvērtīgajām datu kopām un datu tehnoloģiju lomu valsts pārvaldē. 25. septembrī savukārt darbu uzsāka 7 komandas, strādājot pie šādām idejām. Publisko iepirkumu pārvaldības rīks, administratīvā sloga mazināšana ar mākslīgo intelektu, valsts budžeta plānošana, elektrības ģenerācija, patēriņš un plūsma, gudrais iepirkumu palīgs, cilvēka veselības digitālais dvīnis un visbeidzot platforma problēmu identificēšanai valsts sektorā. Un, ja mēs skatāmies tad uz šī Hackathona jaudīgo panākumu recepti, tad šī recepte varētu izklausīties aptuveni šādi. Vairāk kā 30 dalībnieki no publiskās pārvaldes un akadēmiskās vides, 14 intensīvas dienas, 11 mentoru atbalsts, 8 inovatīvas idejas, 3 sadarbības partneru iesaiste, Valsts kancelēja, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija un visbeidzot 2 aizraujošas darbnīcas. Un darbu kopā uzsāka 7 komandas, un šodien mēs uzklausīsim 6 komandu prezentācijas, kuras arī prezentēs savu rezultātu gan žūrijai, gan mums visiem šeit klātsošiem, gan tiešraides skatītājiem. Un veiksmi šodien vēlas novēlēt arī šī Hackathon sadarbības partneri, tādēļ tagad ir īstais laiks labu vēlējumiem no Valsts kancelējas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas. Un kā pirmo labu vēlējumu teicēju es aicinu šobrīd Ievu Līpķenu, Valsts kancelējas direktora vietnieci valsts pārvaldes jautājumos. Lūdzu, aplausi! Paldies! Es jau nekāds aplausus neesmu strādājuši, ja? Jā. Vienkārši paši. Aplausus jau ne man, tiem jau Hackathon dalībniekiem, bet jautājums, kāds valsts kancelējai ir sakars ar atvērtajiem datiem un par inovācijām ir skaidrs, mums ir inovācijā laboratorija, bet runājot par atvērtajiem datiem un atvērtību valsts pārvaldē jau 10 gadus Latvija piedalās atvērtās pārvaldības partnerībā. Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā veicina atvērtību, atbildības uzņemšanos un sadarbību. Tā ir starptautiska iniciatīva, ko savulaik iedibināja Amerikas prezidents Obama. Un valsts kancelējā izstrādā atvērtās pārvaldības plānu regulāri. Jau šobrīd mums spēkā ir 5. atvērtās pārvaldības plāns, un šī plāna izstrādē mēs redzējām, ka mums ir ļoti daudz atvērto datu kopu. To skaits arvien palielinās. Mums ir daudz informācija valsts iestāžu mājaslapās un dažādas datubāzes, bet bieži vien ļoti šaurs to profesionāļu loks, kas šos datus izmanto. Līdz ar to mums, rakstot kopā ar sadarbības partneriem, rakstot šo plānu, bija ideja, ka ir jāstrādā pie arvien lielākas izglītošanas sabiedrības un šo te informācijas stiprināšanas, lai arvien vairāk mēs arī pierastu pie datos balstītiem lēmumiem. To mēs redzam arī no OECD pētījuma, uzticēšanās pētījuma, kurā arī Latvija piedalās jau no 2021. gada. Un tas, ko mēs redzam, ka tajās dalībvalstīs, kurās šie te
iedzīvotāji atzīst, ka viņu valdības izmanto vairāk datos balstītus lēmumus, arī uzticēšanās rādītājs valsts pārvaldei un politiķiem ir augstāks. Tā kā Latvijai tur ir vēl uz ko tiekties. Līdz ar to man ir ļoti liels prieks šodien, ka piedalīties šādā pasākumā un redzēt, ka notiek darbs arī šajā virzienā. Arī mēs valsts kancelejā esam savu devumu sākam šajā virzienā strādāt, jo mums no šī gada ir analītikas dienestu. To esam nodibinājuši, kurš ne tikai valsts kancelejas datus, bet visā valsts pārvaldē palīdz arī stiprināt šo datu pratību. Tā kā liels paldies visiem dalībniekiem un lai es nezinu, kā es pats tev kā žūrē droši vien nevēlēšu veiksmīgu vērtēšanu, bet lai visiem dalībniekiem veiksmīgs pasākums. Paldies! Paldies! Un tagad arī nākamos ceļvārdus mums sniegs Jānis Krakops no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Drīkst aplaudēt, jā, droši. Jā. Paldies visiem. Tiešām liels prieks redzēt jūs šādā sastāvā, kuplā skaitā. Pasākums bija izaicinošs komandām, bija izaicinošs organizatoriem. Varam vārdā tātad, mēs esam, es gribētu teikt, tagad tādā lielā starta punktā politikā un vispār tehnoloģiju jomā ar datiem un mākslīgo intelektu. Paralēli šim pasākumam arī notiek darbs, tiek izstrādāta politika, tātad nodibinātas šīs sistēmas, kuru ietvaros mēs strādāsim. Protams, visam tam pamatā ir prasmes. Tātad mums jānodrošina to, ka valsts pārvaldē sabiedrībā mums ir šīs nepieciešamās digitālās prasmes, zināšanas, lai mēs veiksmīgi varētu izmantot datus, pieņemt datos balstītus lēmumus, tātad attīstīt veiksmīgus mākslīgā intelekta risinājumus. Tāpēc no manas puses tad arī novēlu veiksmi visiem dalībniekiem šodien. Un patiešām liels prieks redzēt, kā mēs ne tikai ejam to teorētisko ceļu attiecībā uz datiem un uz mākslīgo intelektu, bet mēs šo teoriju šodien arī redzēsim praksē. Tāpēc tas ir tāds lielākais prieks par šodienu. Un jā, veiksmi visiem dalībniekiem. Paldies! Paldies, un visbeidzot, tad noslēguma ceļa vārdi no Rolanda Strasdiņa, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētāju. Labdien! Man ir liels gandarījums piedalīties šajā pasākumā un vēl lielāks gandarījums atrasties žūrijas komisijā un dot arī savu novērtējumu hakatona rezultātiem. Vispirms, tā kā es pārstāvu Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju, es vēlējos pakavēties pie vērtībām, kas mūs vieno. Kāpēc Lata, kāpēc valsts pārvalde, kāpēc mēs visi esam šeit. Tā ir ticība tehnoloģija atvērtībai, tā ir ticība datu pieejamībai, kur datu pieejamības augļus šodien mēs plūcam, veidojot foršus jaunus risinājumus, ieviešot jaunas idejas, izmantojot tās iespējas, kas kādu laiku, vairākas plānošanas, Eiropas Savienības fondu plānošanas periodus, šīs iespējas ir veidotas. Mums ir radīts milzīgs apjoms ar pieejamiem datiem, varbūt nevienmēr pietiekamā kvalitātē, bet šis ir labs sākums. Līdz ar to mums ir pieejamas tehnoloģijas, mums ir pieejami dati, mēs protam tehnoloģijas izmantot, tad kas ir nākamais? Mums vajag jaunas idejas, iniciatīvu, bagātus cilvēkus, kas ir gatavi ieguldīt savu laiku, savu darbu šo ideju īstenošanā. Un šos cilvēkus mēs redzam šodien hakatonā, hakatona komandās ar saviem iedvesmojošiem stāstiem. Mūsu pārējo pienākums ir atbalstīt šos iniciatīvos
cilvēkus, kas ir nākuši ar savām idejām, patiešām super fantastiskām idejām, atbalstīt viņus savu ideju, savu vīziju iedzīvināšanai dzīvē. Mums, diemžēl, būs tikai 2 uzvarētāji, pa vienam uzvarētājam katrā no hakatona disciplīnām, bet es ļoti ceru, ka visas hakatona komandas visām savām idejām, šodien prezentētajām un pēdējo 2 nedēļu laikā gatavotajām, ka visām šīm idejām jums atradīsies atbalstītāji, lai visas šīs idejas ieviestu dzīvē. Paldies! Paldies! Mēs ceram, ka arī ar šiem te labu vēlējumiem ceļvārdiem mūsu hakatona komandas ir iesildījušās šobrīd un gatavas prezentēt savu veikumu žūrijai, kas sēž šeit pat priekšā, bet tad vispirms iepazīsimies ar žūriju. Un tātad žūrijā šodien būs Ieva Lībķene, valsts kancelējas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Jānis Krakops no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Lelde Riteniece Balode, valsts administrācijas skolas resursu pārvaldības daļas vadītāja, Rolands Strasdiņš, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs un visbeidzot arī Dmitrijs Lamberts, SIA Zabiks produktu vadītājs. Un katrai komandai tiek dots 5 minūtes prezentācijai, 5 minūtes, ja, tas ir absolūti maksimālais laiks, kurā jums ir jāiekļaujas. Savukārt pēc jūsu prezentācijas žūrijai būs 5 minūtes, lai uzdot jautājumus un saņemt atbildes no jums, un tad arī žūrija veiks savu ātro vērtējumu, ja es saprotu, ievadīs arī savu vērtējumu iekšā vērtējuma tabulā, un mēs dosimies pie katras nākamās komandas. Tad, pirmā komanda, kuras sastāvā ir Lūcija Ceicāne, Zanda Millere, Daina Celma, Ivars Āboliņš, Diāna Skangala un Matīs Kļaviņš, prezentēs savu ideju par publisko iepirkumu procesu pārvaldības rīku. Lūdzu, vārds komandai. Labdien, sveiciens visiem. Pirms sākam, es varbūt vēlējos noskaidrot, cik no jums, ja jūs varētu pacelt rokas, ir kādā kapacitātē bijuši iesaistīti publiskajā iepirkumā, kā komisijas locekļi, speciālisti, potenciālie piegādātāji. Paldies. Gana liela daļa. Tiem, kas nav bijuši iesaistīti, iespējams arī jums tas nebūs nekāds jaunums, ka publiskais iepirkums tas administratīvi ir gana ietilpīgs process. Tur ir daudz soļi, tur ir daudz riski arī attiecībā uz termiņu palaišanu garām vai kādas nozīmīgas informācijas palaišanu garām. Tur ir 2 puses galā, kurām ir jādarbojas un jāsadarbojas savā starpā. Un tas mūsu piedāvājums, kā šos riskus varētu palīdzēt nedaudz mazināt, ir automatizēts palīgs iepirkumu veicējiem, tiem, kas organizē iepirkumu publiskās pārvaldes pusē. Un tātad šis automatizētais risinājums, viņš pēc būtības būtu tēmēts 3 virzienos un palīdzētu menedžēt 3 problēmas šīs iepirkuma veicēja pusē. Pirmā, tātad jau, kā jau es pirms tam minēju, ir termiņi, respektīvi šis automatizētais rīks kalpot kā tāda atgādinājuma sistēma attiecībā uz nākamajiem soļiem un termiņiem, ietverot gan kādi ir minimālie termiņi uzdevumu veikšanai, gan arī kādi ir optimālie termiņi raitai iepirkuma procedūrai. Tāpat arī kādi ir veicamie nākamie soļi
kas būtu pielāgoti izvēlētiem iepirkuma veidam, attiecīgajai stadijai, kurā iepirkums atrodas. Un tāpat tās trešā lieta, kas būtu ietverama šajā risinājumā, arī būtu integrējot dažādus datu avotus, ko nepieciešams izmantot iepirkuma procesa laikā, veicot dažādas pārbaudes, kā arī integrējot atbildīgo iestāžu vadlīnijas un ieteikumus šajā risinājumā. Un nedaudz par tiem galvenajiem ieguvējiem. Kuri tad būtu tie galvenie ieguvēji un izmantotāji no šī rīka? Mēs esam identificējuši veselus 3. Viens tātad būtu attiecībā, protams, uz iepirkuma organizētājiem, kuri būtu galvenie izmantotāji, bet pastarpināti iegūtu ne tikai iepirkuma organizētāji, bet, protams, arī šī otra puse, ja potenciālie piegādātāji, kas piedalās iepirkumā, viņi iegūtu pretējo pusi, kura tad attiecīgi cerams akurātāk, vēl akurātāk un vēl kvalitatīvāk varētu veikt savu darbu. Un visbeidzot, Valsts digitālās attīstības aģentūra, kura tātad uztur šo elektronisko iepirkumu sistēmu, viņiem būtu arī vēl viens papildus rīks, vēl viena platforma, kurā viņi varētu arī sniegt savus ieteikumus un vadlīnijas, un attiecīgi tad cerams mazāk arī saņemt dažādus zvanus no apmulsušiem iepirkuma veicējiem un mazāk risināt dažādas ikdienišķas situācijas. Jā, daudz runājām par to, ka iepirkuma process ir sarežģīts. Šī tad ir tā domu karte, kas nedaudz arī ieskicē, cik tieši šis iepirkuma process ir sarežģīts. Mēs ļoti detaļās šobrīd neiesim un 5 minūtēs arī nevaram paspēt izstāstīt, bet tā galvenā doma, tātad mums ir tiešām daudz šie soļi dažādu iepirkuma procesu laikā. Un tas, kā šis rīks potenciāli varētu izskatīties, mūsu darba grupā mēs nonācām pie Ganta diagrammas kā optimālākā risinājuma iepirkuma šim automatizētajam rīkam, kurš tad attiecīgi rādītu gan esošos soļus un sniegtu ieteikumus esošajos soļos, gan arī šos nākamos soļus, kas mums seko. Un tā iecerē ir, ka tas arī būtu savietots un sadarbspējīgs ar dažādiem laika plānošanas rīkiem, kā piemēram Microsoft Outlook, attiecīgi atvieglojot arī šo iepirkumu veicēju ikdienu un sniedzot šos atgādinājumus un mazinot riskus. Jā, par paredzamajām izmaksām. Pavisam īsi tās sākotnējās izmaksas, tad šie, protams, ļoti aptuveni aprēķini, bet tās mūsu aplēses liecina, ka tās sākotnējās izmaksas ieviešanai varētu būt aptuveni 31 000 eiro. Savukārt uzturēšanas izmaksas, jeb šīs pastāvīgās izmaksas varētu būt ap 25 000 eiro. Turpmākie soļi ir diezgan ietilpīgs process, protams, lai šo visu ieviestu. Un komanda, es varu īsi ieskicēt, ka mēs esam Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas viena kursa biedri. Un, jā, tas arī galvenais. Paldies! 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 Droši, es domāju, palieciet, jo žūrijai šajā brīdī es ticu, ka ir jautājumi. Lūdzu, žūrijas locekļi. Ir mikrofoniņā, lūdzu. Jautājums par prototipu. Cik tālu jūs esat ar prototipu, kas ir parādāms žūrijai? Jo jūs noprezentējāt ideju. Ideja, protams, ir aktuāla. Kā jau arī paceltās rokas prādīja, ka ļoti daudz no mums klātesošiem ir bijuši iesaistīti iepirkuma procesā. Līdz ar to, kas ir tas produkts, kas ir tā funkcionalitāte, ko jūs redzat šī produktā ieviešam? Paldies. Jā, mēs diemžēl ne no IT fakultātes, mēs no ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes. Līdz ar to tas, ko mēs esam izstrādājuši, ir šis, tā teikt, dizaina ideja, bet tālāk tehniskajos risinājumos mēs neesam gājuši, jo tā galvenā arī zināšana kopa, kas mums bija, respektīvi mums komandā bija viens iepirkuma speciālists, bija vairāk cilvēki, kas ir komisijās bijuši, vairāk cilvēki, kas ir kā piegādātāji darbojušies, bet diemžēl
tehniskāk, smalkāk izstrādāts risinājums mums šobrīd nav. Jā. Jā, paldies par prezentāciju. Man laikam 2 jautājumi. Tad viens jautājums tīri uz to pašreizējo valsts pārvaldes ekosistēmu. Kurai iestādē jūs saredzat, kurš tad ir tas jūsu produkta owneris? Jo tātad iepirkuma procesā, tātad mēs zinām, tātad ir mūsu valsts digitālās attīstības aģentūra un ir arī iepirkuma uzraudzības birojas. Katras iestādes dara tādas dažādas lietas tomēr. Līdz ar to, kurš būtu tā jūsu rīka, tas galvenais biznesa owneris? Un otrs jautājums ir, tātad prezentācijā jūs rādījāt, tātad praktiski tā būtu tāda kā iepirkuma ceļakarte, kas palīdzētu tātad izplānot iepirkuma procedūru, tādējādi iekļaujoties visos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Jautājums ir, tātad uz to automatizāciju un inovācijām. Vai jūs vērtējāt, gan jau, ka vērtējāt, bet tātad kādi ir tie datu avoti, kurus tad primāri mēs izmantotu, integrētu tajā jūsu ierosinātajā algoritmā, lai tad samazinātu to administratīvo slogu, veicinātu to automatizāciju un ātrāku iepirkumu procedūru. Paldies! Jā, par pirmo jautājumu es neesmu pilnvarots īstenībā no mūsu komandas puses atbildēt par šo, bet mans personīgais viedoklis ir, ka loģiski tas droši vien būtu zem viedā VDAA, šīs aģentūras ar jauno nosaukumu, jo viņi gal galā arī šo elektronisko iepirkumu sistēmu uztur, un šis varētu iegulties šajā resorā, bet droši vien, ka tas ir tāds vēl diskutabls jautājums. Par otro pusi, es domāju, ka tas... Tā šī brīža situācija ir, ka šī informācija ir gan izkliedēta starp dažādiem ministru kabineta noteikumiem, dažādām vadlīnijām iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, centrālās CFLA mājaslapā un citām vietnēm. Un tas viena no galvenajām vērtībām, ko šis rīks arī pienestu, ir šīs informācijas centralizēšana un vienota pieeja šai informācijai, kas ir gan izkliedēta šobrīd. Jā, vai ir vēl kāds jautājums no žūrijas locekļiem? Ir jautājums par rīku, vai ir plānota kaut kāda integrācija ar esošiem rīkiem, ko cilvēki izmanto, vai arī tomēr tas būs kaut kas, kur lietotājiem ir jāatcerās, ieiet, paskatīties. Es redzēju, bija bildīta ar atgādinājumu Outlookā, bet vai arī tas būtu tā kā manuāls darbs, kas sev ir jāpievieno, vai tomēr kaut kāda integrācija, kas visu laiku tur lietas kursā, kad vien atveram e-pastu. Jā, tā mūsu cerība būtu, ka viņš tomēr būtu savienojams ar dažādām populārākajām izmantojamām ikdienā programmām, lai maksimāli mazinātu šos manuālos soļus. Savādāk ātri tas palīgs var kļūt par slogu. Jā, tā būtu laikam īsā atbilde uz jūsu jautājumu. Vai ir vēl kāds jautājums no žūrijas locekļiem šajā brīdī? Paldies! Vēl? Jā, lūdzu. Kurš bija mentors jūsu komandai un kura iestāde atbalstīja ar biznesa vajadzību definēšanu? Mums diezgan unikāla komandas kaut kādā ziņā bija, jo mēs konkrēti mācību kursu ietvaros startējām mūsu maģistrantūras ietvaros, un tad attiecīgi mēs izmantojām mūsu mācību spēkus, konsultējoties pie viņiem. Paldies! Aplausi komandai! Un šajā mirklī mēs aicināsim nākamo komandu, kura strādāja pie administratīvā sloga mazināšanas ar mākslīgo intelektu. Un šo komandu pārstāvēja Gundaga Jaunbērziņa Beitika, Dārja Damroze, Anastasija Voropajeva, Sarmīte Sazončika, Linda Strasdiņa un Zāne Mazure. Un šī komanda pieslēgsies attālināti, līdz ko mūsu žūrijas locekļi rādīs zīmi, ka viņi ir gatavi arī dzirdēt nākamo komandu. Vēl nē? Labi, lieliski. Mēs mazliet varam tikmēr ieelpot pirms nākamās komandas prezentācijas.
Un mēs redzam zīmi no žūrijas, ka žūrija ir nodevusi jau savus vērtējumus. Paldies žūrijai par darbu, par jautājumiem, komandai par prezentāciju. Un esam gatavi uzklausīt nākamo komandu. Sveiksim ar aplausiem, neatkarīgi no tā, ka viņi ir šodien attālināti. Labdien, mani sauc Gundega Jomberziņa-Beitika, un hackathona ietvaros ar komandu esam izstrādājuši viedā valsts pārvaldes asistenta konceptu administratīvā sloga mazināšanai, kā arī paspēlējušies ar dokumentu analītikas mākslīgā intelekta aģentiem un uzsākuši izstrādāt savu mākslīgā intelekta dokumentu apstrādes aģentu. Mēs visi, diemžēl, vairāk vai mazāk esam piedzīvojuši administratīvo slogu attiecībā uz valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanu un esam piedzīvojuši, ka procesi ir gan ilgi, gan sarežģīti un arī lēmumu pieņemšana noris lēni. Līdz ar to neapmierinātību izjūt gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan arī valsts pārvalde, nespējot operatīvi reaģēt un apmierināt pastāvīgi pieaugošās vajadzības. Viedais valsts pārvaldes asistents ir pēc būtības mākslīgā intelekta radītu risinājumu kopums, kas rūpējās par trīspusēju vajadzību apmierināšanu, lai ieguvēji būtu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan valsts pārvalde. Mākslīgā intelekta risinājumu radīta automatizācija un datu apstrāde spēja būtiski veicināt ātrumu, kādā tiek apstrādāti dati un pieņemti lēmumi. Un pētījumi liecina, ka datu apstrādes apjoms palielinās līdz pat 70% un lēmumu pieņemšanas process par 30 līdz 40%, kas attiecīgi arī ļautu valsts pārvaldei daudz ātrāk reaģēt uz vajadzību apmierināšanu. Turklāt pētījumi liecina, ka mākslīgā intelekta risinājumu spēja arī būtiski uzlabot lēmumu kvalitāti līdz pat 81%, pateicoties spējai veikt šo padziļināto gan strukturētu, gan nestrukturētu datu analītiku. Turklāt pētījumi arī rāda, ka līdz ar mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu par 60% mazinās aizspriedumi pieņemtajiem lēmumiem un uzlabojas arī lēmumu uzticamība un objektivitāte. Un ieviešot mākslīgā intelekta risinājumus ir iespējams par 50% uzlabot risku pārvaldību, līdz ar to nodrošinot daudz labāku prognožu analītiku, kā rezultātā arī valsts pārvalde spētu daudz proaktīvāk reaģēt uz iedzīvotāju un uzņēmēju nākotnes vajadzībām. Viedais valsts pārvaldes asistents, kuru pēc būtības veidotu virkne mākslīgā intelekta aģentu armija, kas rūpētos par virkni procesiem un uzdevumu izpildi, savstarpēji arī sadarbojoties, spētu patiešām būtiski apmierināt iedzīvotāju, uzņēmēju un arī valsts pārvaldes vajadzības. Turklāt mērķis ir izveidot universālu risinājumu, kuru ir iespējams pielāgot katras valsts pārvaldes iestādes biznesa procesiem. Hackathona ietveros uzsākām dažādas simulācijas izspēles, kā arī uzsākām prototipa izstrādi attiecībā uz vienu no mākslīgā intelekta aģentiem, kas ir dokumentu analītikas mākslīgā intelekta aģents, kura galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu šīs informācijas meklēšanu, it īpaši liela apjoma datos, kā arī spēt veikt šo dokumentu sataru analītiku. Esam paspēlējušies ar iespējām, ko nodrošina gan OpenAI ChatGPT maksas versija, kas ir Eldigan platformā arī pieejamais risinājums, kā arī Python vidē esam uzsākuši programmēšanas darbus, izstrādājot tādu savu komandas ietveros radītu dokumentu apstrādes aģentu, kuru ir iespējams arī pārnest gan uz dažādām slēgtām mākoņu platformām, gan arī uz iekšējiem serveriem. Jāatzīst, ka šobrīd risinājuma drošības līmenis ir zems, jo mēs izmantojam šos ārējos mākslīgā intelekta servisus, bet mēs vēlētos darbus turpināt, apzinot un integrējot arī tādus lokālus mākslīgā intelekta modeļus. Kādi tad ir galvenie iegūmi? Protams, šie automatizētie procesi mums ļauj daudz precīzāk un daudz ātrāk pieņemt dažādus lēmumus, kā rezultātā arī mazinās šis administratīvais sloks, kā arī līdz ar mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu mēs varam izgūt daudz strukturētus datus, kas var veicināt gan datos un pierādījumos balstīt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz valsts pārvaldes procesu pilnveidu un attīstību, gan spēja arī radīt papildus iespējas mūsu uzņēmējiem, veicinot jaunus biznesa modeļus.
Kas tad ir nākamie soļi? Mēs vēlamies turpināt darbu pie šī viedā valsts pārvaldes koncepta izstrādes. Gribam turpināt arī darbu pie dažāda veida mākslīgā intelekta aģentu izveides, īstenojot gan nepieciešamos programmēšanas darbus un simulācijas izspēles, gan izstrādājot skaidru politiku mākslīgā intelekta sistēmu ieviešanai, lietošanai iestādēs, lai visas puses būtu drošas par radīto risinājumu datu apstrādi un izmantošanu dažādu lēmumu pieņemšanu. Un vēlamies to turpināt Latvijas Nacionālā akreditācijas institūcijas biznesa procesos. Kas mums ir vajadzīgs? Vienošanās ar Valsts administrācijas skolu par pilotu projektu uzsākšanu. Lūk arī mūsu komanda. Ja ir vēlme iesaistīties, droši sazinieties. Paldies par jūsu prezentāciju. Vārds žūrijai jautājumiem. Jā, tēma ir ļoti interesanta. Man, diemžēl, arī jautājumi ļoti daudz sarakstīti, bet es pieļauju, ka es visus nemēģināšu nemaz uzdot. Vispirms, kas ir izmērāmais projekta rezultāts, ko jūs esat ieskicējuši? Jūs noprezentējāt vīziju, tēmu, kā jūs minējāt, tēma ir aktuāla, bet kas būtu tas produkts, izmērāms un novērtējums produkts, ko jūs kā pirmo soli vēlētos ieviest? Jā, paldies par jautājumu. Vai jūs man dzirdat? Jā, dzirdam. Jā, super. Tie turpmākie soļi arī ir saistīti ar to rezultātu. Tad viens ir, mēs spējam organizācijā novērtēt šos potenciālus, kur mēs varam mākslīgo intelektu integrēt. Tātad mums ir jau šis strateģiskais plāns, kur mēs redzam, kas ir tās jomas un darbības, kur mēs varam integrēt mākslīgo intelektu. Otrs, mums jau ir šī stratēģija ar plānu konkrētiem procesiem, sistēmām, kuras mēs integrējam. Trešais, mēs attīstam, investējam tehnoloģijās un dažādā infrastruktūrā, lai mēs varētu kaut kādus konkrētus mākslīgā intelekta risinājumus arī ieviest praksē. Ceturtais, mainās kultūra, un to mēs arī varam izmērīt. Respektīvi, cik ļoti darbinieki pieņem jaunās tehnoloģijas, cik ļoti viņi izmanto šīs tehnoloģijas. Un tās varbūt ir 4 tādas lietas, kuras turpmākos soļos tīri darbojoties arī vienā iestādē, institūcijā, mēs varam izmērīt tos rezultātus, kas būtu, ja mēs to darītu globāli visā valsts pārvaldē. Paldies. Nākamais jautājums no žūrijas. Jūs jau man šķiet arī iesākāt, tā kā atbildēt uz mani jautājumu, pajautāšu tātad, teiksim, tāds tautas teiciens, kas bija pirmais istava jola, tad šajā gadījumā mākslīgais intelekts vai dati. Un tad, varbūt varat bišķiņ detalizētāk pastāstīt par tām sistēmām, kuras jūs minējāt, kuras tad, tātad vai baros šo jūsu modeli vai izmantos? Jā. Skaidrs, ka mums pirmā vietā ir jābūt šiem datiem, datu kvalitāte. Mums ir svarīgi, lai mēs varam barot sistēmas. Tāpēc tas pirmais darbs noteikti ir jāizdara tajā brīdī, kad mēs arī identificējam tos potenciālus kādās organizācijās un izstrādājam šos stratēģiskos plānus, kā mēs varam sistēmas vai konkrētas risinājumus ieviest. Tāpēc, protams, ka dati ir ļoti svarīgi. Tā mūsu paspēlēšanās un simulācija parādīja arī to praksi, ka, ja mēs runājam par kādiem tādiem globālākiem jautājumiem, protams, ir labi izmantot tos datus, kas ir pasaulē, bet, kad mēs runājam par saviem konkrētiem biznesa procesiem un lēmumiem, šeit ir ļoti svarīgi šie mūsu iekšējie dati, šī mūsu slēgtā telpa. Varbūt ātrais follow-up jautājums. Tātad, vai šajās 2 nedēļās arī varbūt izdevās tīri tādā testēšanas, prototipēšanas režīmā paspēlēties? Jūs minējāt, ka jūs arī strādājat tātad jau pie kaut kādā līmeņā pie izstrādes šim risinājumam, vai sanāca tā kā salīdzināt to eksistējošo manuālo darbu, kā ir tagad un kā būtu iespējams tātad ar jūsu rīku jau šajā agrīnajā stadijā? Teiksim tā, vai varēja redzēt kaut kādus iegūmus? Jā, tas ātrums patiesībā ir pilnīgi nesalīdzināms. Viena praktiska lieta, akreditācijas biroja ietveros, mēs esam kā tādi auditori, kur mēs vērtējam kāda noteikta standarta punkta izpildi.
un ielādējot mākslīgā intelekta šajā risinājumā konkrētu standarta punktu un, piemēram, pašas akreditācijas biroja vadības pārskatu, lai izgūtu atbilstību, strukturētu analītiku, kas notika 3 sekundes, 4 sekundes. Cilvēkam tas viena punkta, viena analītika varētu aizņemt 40 minūtes. Tas nav salīdzināms, tas ātrums. Turklāt, vienkārši iztēloties to, ka mākslīgā intelekta ietvaros mēs varam ielādēt vairākus procesus un darbināt vairākus aģentus vienlaikus. Latviski nav tāda vārda, angliski ir amazing. Bet, jā, un tie dati, kas iznāk, viņi tiešām ir tik skaisti strukturēti, jo tas mākslīgais intelekts spēj to analītiku. Jā, mēs šoreiz spēlējāmies jau ar OpenAI šo ChatGPT maksas versiju, kas vienkārši izcili strādā. Pēdējās versijas, kur ir lieliski. Jā. Paldies! Paldies. Mums diemžēl, ir šobrīd noslēdzies laiks jautājumu un atbilžu sesijai. Teiksim paldies komandai. Paldies žūrijai par jautājumiem, protams, arī. Un šajā brīdī mēs aicinām jau nākamo komandu, un tā ir komanda, kur pārstāv Mareks Brucis, Reinis Survila un Kristaps Grava. Enreality ir tas idejas nosaukums, pie kā šī komanda strādāja, un lūdzu vārds komandai. Jā, tātad mēs izveidojām programmu, kas parāda... Jā. Mums ir žūrijas laiks. Piedodiet, tehnisks pārtraukums, ja jums būs iespēja sākt otrais. Tas nav slikti. Jā. Tas nav noteikti slikti. Pagaidīsim, kamēr žūrija saliek mūsu elektroniskos vērtējumus. Tiešām, jā, piedodiet. Dosim žūrijai laiku un arī jums laiku vēlreiz sākt savu prezentāciju. Esam saņēmuši signālu no žūrijas, ka iepriekšējās komandas tātad vērtējums ir ievadīts sistēmā. Nu ko, tad vēlreiz man ir liels prieks aicināt komandu, kura strādāja pie idejas Enreality. Lūdzu, ar aplausiem. Sveiki! Tātad mēs izveidojām programmu, kas palīdzēs valstī efektīvāk plānot valsts enerģijas politiku. Esmu Kristaps no Enreality, un šodien es jums vairāk pastāstīšu par šo ideju. Tātad zaļās enerģijas straujais uzplaukums ir radījis nepieciešamību pēc jaunām elektrostacijām, un tad rodas jautājums, kur šīs stacijas būvēt, jo patiesībā atrast vietu, kur būvēt staciju, ir diezgan ilgs process. Un tad ir 3 galvenās lietas, kas ir jāņem vērā, lai atrastu, kur celt elektrostaciju. Tas ir pirmkārt vietās, kur ir elektrības pieprasījums, otrkārt tas ir vietās, kur ir saules vai vēja intensitāte spēcīga, lai varētu ražot atjaunīgu elektrību, un treškārt tas ir vietās, kur tas nenodara kaitējumu dabai. Un tad mēs izveidojam programmu, kas parāda, kurās vietās ir vislielākā nepieciešamība pēc elektrostacijām. Tātad mēs izmantojam datus par elektrības pieprasījumu, kas attēlo tieši šīs vietas. Un tad mēs varam pietuvināt tuvāk, lai apskatītu konkrētu detalizētāku vietu. Šeit ir redzams, ka mūsu programma parāda ieteikumu konkrētajai lokācijai, kāds ir vislabākais elektrības ģenerācijas veids, un šis tiek veidots balstoties uz saules un vēja intensitātes datiem. Taču mēs, piemēram, filtrējam, jo mūsu programma izmanto arī informāciju par dažādām dabas teritorijām, lai neieteiktu, piemēram, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā taisīt lielu elektrostaciju. Un tad, mūsuprāt, ir izdevīgāk, ja valsts subsidē tieši elektrostaciju būvniecību vietās, kur ir pieprasījums pēc elektrības, līdz ar to
mūsu projekts Enreality tieši parāda šādas vietas, kur ir nepieciešamība pēc šādām stacijām, un valsts varēs efektīvāk tēmēt subsīdijas konkrētām stacijām. Un mūsu programma patiesībā ir ļoti vienkārša, un mūsu vīzija ir, ka nākotnē tā būs publiski pieejama mājaslapa, līdz ar to ik viens tai varēs piekļūt, un tas attīstīs pilsoņu zinātni un arī sabiedrības iesaisti visas enerģētikas politikas plānošanā. Un tad mēs izmantojam datus par elektrības pieprasījumu no sadalas tīkla. Tāpat mēs izmantojam Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datus par vēja ātrumu un saules apstarošanu. Mēs izmantojam informāciju par aizsargājamām dabas teritorijām un parkiem, un mēs izmantojam elektrības plūsmas datus, ko piedāvā NSOE. Un tad, lai raiti īstenotu mūsu projektu, mēs izanalizējām, no kādiem soļiem sastāvēs mūsu implementācija. Un hackathona laikā mēs izveidojām mājaslapu un lietotāju saskarni. Mājaslapu jūs varat aiziet enreality.com, tur ir pieejams mūsu prototips, un tur ir galvenās lietas, kuras mēs iekļausim gala produktā. Un turpmākie soļi būs izveidot mākslīgā intelekta modeli, kas spēj apstrādāt šos datus efektīvāk un regulāri tos atjaunot mūsu mājaslapā. Mūsu komanda sastāv no 3 zinošiem jauniešiem ar kopīgu mērķi, un mūsu mērķis ir padarīt enerģijas tirgu skaidrāku un pieejamāku. Piemēram, jūs šodien redzējāt mūsu projekta vizualizācijas, tās veidoja mūsu komandas galvenais programmētājs Mareks. Tāpat Reinis ir elektroinženieris, un viņš veidoja tehnisko diagrammu, un es esmu Kristaps, es palīdzēju darba organizēšanā un ar tehniskajām niansēm. Un mūsu vīzija ir, ka šī būs publiski pieejama mājaslapa, kuru varēs izmantot gan iedzīvotāji, gan nozares uzņēmumi, gan valsts iestādes plānojot enerģētikas politiku. Un šeit jūs varat noskanēt QR kodu, lai aizietu uz mūsu prototipu un padarīsim Latviju zaļāku kopā. Paldies! Paldies! Nu, ko jautājums sesija žūrijai? Jā, paldies! Super aktuāla tēma, un viedās enerģētikas jomā mums priekšā ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumi. Un pirmais jautājums no manas puses būtu, kādi bija tie mākslīgā intelekta patērni, ko jūs pielietojāt? Kas bija tas datu apjoms, kurā jūs meklējāt insightus, un kas bija tie patērni, ko jūs ieguvāt ar mākslīgo intelektu palīdzību? Jā, varbūt man vajadzēja nedaudz skaidrāk izteikties. Šobrīd tās bildes, tās bija vizualizācijas, taču mēs apkopojām, no kurienes mēs būtu varējuši dabūt šos datus un ielikt viņus modelī. Un šobrīd tas, kā tika izveidotā karte, ir vienkārši balstoties apkārt vietām, kur ir vislielākā elektrības nepieciešamība, un tas ir apkārt lielām pilsētām un industriāliem reģioniem. Jautājums, kādēļ netika dalīts pa vēja un saules enerģijas veidiem šī karte? Kādēļ tika apvienots? Pietuvinot tuvāk to karti, tur, kur bija tuvā bilde, tur bija redzams, ka virs ieteicamās lokācijas tur ir iesaka vai nu saules parku, vai nu vēja parku, un tur bija diferencēts tas pēc ikoniņas. Vēl viens jautājums par tīkla topoloģiju. Patēriņš, tas ir viens aspekts būtisks. Vai jūs bijāt vērtējuši tīkla topoloģiju, elektroapgādes tīkla topoloģiju? Kādas apakšstacijas ir pieejamas? Nu, tas arī tiešā veidā ir saistīts, jo parasti mūsu modelis ņem vērā to, ka ir liels elektrības pieprasījums, un parasti vietās, kur ir elektrības pieprasījums, ir infrastruktūra, un tas ir tieši domāts, lai mūsu programma nerekomendētu būvēt saules parku nekurienes vidū, kur vispār nav nekāda infrastruktūra. Taču apkārt lielām pilsētām tur ir infrastruktūra, un tāpēc arī galvenokārt mēs iesakām tur būvēt. Paldies! Paldies.
Jā, paldies. Super prezentācija un arī tā vizualizācija tam nākotnes produktam tiešām cepurnost. Jautājums. Prezentācijā jūs minējāt arī vairākus tos datu avotus, kurus jūs izmantojāt tātad šim modelim. Nav noslēpums, tātad viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas mums ir tātad valsts datu politikā, tā ir datu kvalitāte. Attiecīgi, kā varbūt saskārāties šī darba procesā ar kaut kādām niansēm, izaicinājumiem tieši ar datu savietošanu? Teiksim tā no tiem dažādajiem avotiem. Jā. Pēc būtības mēs paņemam šos datus no dažādiem avotiem un apkopējam savā datubāzē. Vai konkrēti jautājums ir domāts par atvērtajiem datiem un to kvalitāti? Kopumā tīri, tātad, vai bija viegli tātad paņemt datus no 4 dažādiem avotiem un viņus tā kā salikt kopā un vilkt ārā tās sakarības, vai tur bija kādi klupšanas akmeņu izaicinājumi? Okay. Mēs neesam izvilkuši vēl lielas sakarības no šī visa ārā, bet tieši par datu iegūšanu viņi ir publiski pieejami vai API formā, kur var piekļūt, vai arī, piemēram, Excel var downloadot visiem šiem mērījumiem, un tad visu redzēt, un tad iebarot jau tālāk lietām, kuras mēs izveidosim. Par mākslīgo intelektu vēl viens jautājums. Vai jūs varētu šī produktu izveidē iztikt bez mākslīgā intelekta? Un, ja nē, tad kādus uzdevumus tieši mākslīgais intelekts jums spētu palīdzēt izpildīt? Es domāju, ka varētu iztikt bez mākslīgā intelekta, jo pēc būtības šo visu varētu aproksimēt kā standarta sadalījumu, piemēram, apkārt konkrētai vietai. Var izveidot standarta sadalījumu ap šo punktu un vienkārši skaisti to visu vizualizēt, taču mēs nolēmām izmantot mākslīgo intelektu, jo ir tik daudz datu punkti, un apkārt katram izveidot šo standarta sadalījumu, lai to visu beigās vēl vizualizētu, tas būtu ļoti, ļoti darbietilpīgs process, un vispārēja analīze, mūsuprāt, būtu daudz efektīvāka. Un pēdējās 5 sekundes. Kādus mākslīgā intelekta produktus jūs izmantojāt? Mēs neizmantojām. Mēs esam plānošanā tam. Mēs esam izveidojuši vizualizāciju, mēs esam apkopojuši datus un mēs zinām, ko mēs ar viņiem darīsim. Paldies! Jautājumu un atbildes sesija noslēgusies. Liels paldies komandai, paldies žūrijai. Ļausim žūrijai šoreiz godam arī salikt vērtējumus. Un žūrija ir arī savu darbu veiksmīgi paveikusi. Un tas nozīmē, ka mēs dodamies tālāk pie nākamās komandas prezentācijas. Un komandas prezentācija būs par valsts budžeta plānošanu. Un komandu pārstāv 2 dalībnieki, Jānis Bojārs un Guntars Vāsulis. Un viens no viņiem arī tūlīt prezentēs jums šo ideju. Aplausi! Labdien! Mans vārds ir Guntars Vāsulis, un es pārstāvu 5. komandu valsts budžeta plānošanu. Šis ir digitāls rīks, lēmumu pieņemšanas atbalsta platforma. Risinājumā problēma pastāv valsts pārvaldē ierēģiem, deputātiem, ministriem, visiem, kas saistīti ar valsts budžeta plānošanu un ieviešanu. Mūsu lēmumu pieņemšanas platformas atbalsta platforma, kas atspoguļo datus apkopotā veidā, atšķirībā no daudzām dažādām Excel veidlapām, kurās ir jāmeklē informācija sastādot valsts budžetu. Ojārs, kurš strādā Smilšu ielā 1, katru oktobri saskaras ar depresīvo noskaņojumu
Atkal tas budžets jāsastāda. 2019. gadā Finanšu ministrijā strādāja 397 ierēģi, un mūsu lēmumu atbalsta pieņemšanas platforma atvieglos darbu ne tikai Finanšu ministrijai, bet arī deputātiem un ministru kabinetam. Mūsu izaicinājums bija atrast izaicinājumu. Liekas, jums taču izaicinājums bija iedots. Jā, bet kad mēs sākām šķietināt savu uzdevumu, palēnām izrādījās, ka risinājums jau eksistē. Labi, pieņēmām, ejam tālāk, šķietinam savādāk, atrodam nākamo problēmu, rīkojamies, zvanam, uzdodam jautājumus, atbildi mūs pārsteidz. Arī šī problēma ir atrisināta, risinājums eksistē un darbojās. Tā bija ar pašvaldībām, kā arī ar ārkārtas dienestiem – policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā kā šie ir iekšēji procesi, mēs nevarējām noskaidrot to efektivitāti, līdz ar ko nespētu piedāvāt labāku vai efektīvāku risinājumu. Ieguldītais darbs. Mēs līdz šim esam rakstveidā sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un vairākām pašvaldībām, viena no kurām arī sazvanījām. Kā arī sazvanījušies ar policijas pārstāvi, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārstāvi un sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvi. Kā arī izlasījām pētījumu. Tas gan nebija pārāk garš, tikai 17 lapas puses. Nākotnē varētu paplašināt platformas darbību arī priekš pašvaldību vajadzībām, kā arī izveidot sadarbību ar aizsardzības ministriju. Tas būtu ar Valsts zemesardzi, konkrētāk viņu laikapstākļu novērošanas stacijām iesaisti. Lēmumu pieņemšanas atbalsta platforma, kas ļauj politikas veidotājiem simulēt dažādus scenārijus, pamatojoties uz datu ievadi un izvadi no zaudējuma aprēķināšanas algoritmiem un atvērto datu avotiem. Biznesa modelis. Šis risinājums ļaus ietaupīt laiku, kas šobrīd tiek tērēts budžeta sastādīšanai un pieņemšanai. Komandā bijām es, Gunters Vāsulis, un Jānis Bojārs, datu inženieris. Tad es aicinātu iekšlietu ministriju pārņemt mūsu darbu, iesaistot programmētājus. Tad soļi. Šis neprasītu lielas investīcijas, bet nestu ievērojumu laika ekonomiju ierēģiņu darbā. Paldies! Paldies! Nu, ko vārds žūrijai šajā brīdī? Jautājumiem? Man ir jautājums. Es saprotu, ka šobrīd pastāv tieši šajos iekšlietu ministrijas dienestos problēma, šajā plānošanā budžeta, jo tieši tas ar katastrofām saistīts. Es pareizi sapratu, ka tieši vairāk tas ir tas mainīgais un nezināmais. Dzirdēju, skaļāk. Tā, dzirdat? Tagad dzirdat. Jautājums ir, vai šis tieši ir saistīts ar iekšlietu ministrijas dienestiem, vairāk tā plānošana, un tas viņiem ir tas aktuālais. Šobrīd ir nezināmi faktori, un tāpēc jūs tas risinājums varētu palīdzēt. Katastrofas tieši plānot vai tā kā ikdienas budžetu, vai kā tas ir tieši domāts? Tā kā vairāk ikdienas budžetam, jo katastrofu plānošanai tas tā kā nākotnē bija paredzēts ar tām stacijām, kas ir laikapstākļu novērošanas stacijas, jo šobrīd Latvija piedalās tādā projektā Destination Earth. Tur arī Latvija iesaistās, un tur būs globāli caur kosmosa satelītiem novēros Zemi un prognozēs nākotnē šīs te katastrofas iespējamības un riskus. Un tad nebūtu liela vērtība šobrīd veidot divus risinājumus. Tagad varētu tādu mazo risinājumu, kas jau eksistē, tur caur intelektu, mākslīgo saslēgt un tādu nelielu priekšspēju, un tad būs Destination Earth.
Jā, cik es sapratu, augstā līmenī tad ir plānots, mēs paņemam kaut kādus datus, izmantojam mākslīgo intelektu, lai tad izdarītu secinājumus, bet par pašu mākslīgo intelektu runājot, kāds tieši rīks tad tika vai ir plānots tikt izmantots, kāds modelis un pret ko viņš ir apmācīts, lai izdarītu secinājumus no datiem? Es domāju, ka tā būtu platforma. Es neesmu Es esmu ekonomists, es neesmu IT students, un es gluži atbildēt nevarēšu šo jautājumu. Varbūt sīkāk varētu izstāstīt par funkcionalitāti, kas ir šis produktu tvērums, kas ir izmērāms produkts. Jūs ieskicējāt vīziju. Ja šis produkts tiek ieviests, kā mēs varam izmērīt, kas ir izmērāmais produkts? Un tā funkcionalitāte. Manuprāt, izmērāmais produkts būtu cilvēku stundas, kas tiek ieekonomēts ministriju darbā. Vienkārši šobrīd tādu konkrētu datu nav, jo tas arī nekur tā neuzrādās. Tā neatrada tādus atvērtos datus par šo tēmu. Jūs minējāt par atvērtiem datiem. Kādus datu avotus jūs apskatījāt šobrīd? Šobrīd Open data, jā, tad mēs skatījāmies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir statistika, tur mēs skatījāmies vairāk tā uzreiz neatceros. Bija diezgan daudz, jā, mums ieteica visādus mentori, jā, mēs skatījāmies daudz, bet šobrīd. Paldies. Vēl kāds jautājums? No kuras iestādes jums bija mentors? Vienkārši tīri interesi. Mums konkrēti tāda mentora nebija. Mēs sazvanījāmies pa pusstundai ar katru mentoru atsevišķi, un tāda viena konkrēti nebija. Bet man ļoti daudz palīdzēja lektori Kristīna Bērziņa no Latvijas Universitātes. Paldies. Ja žūrijai vairāk jautājumu nav, tad sakam paldies komandai. Aplausī. Paldies. Un tad atkal pavisam dažas minūtes, lai žūrija varētu arī veikt savu novērtējumu tehnisko. Un žūrija savu darbu arī ir noslēgusi, tādēļ mēs arī dodamies pie nākamās komandas, kuri jau tūlīt ir gatava mums pastāstīt par savu attīstāmo ideju, un tas ir gudrais iepirkumu palīgs. Komandā ir 3 dalībnieki: Mārtiņš Sviķkalns, Renārs Laicans un Lūkas Žube. Un tad sagaidīsim arī komandu un aicināsim viņus pastāstīt vairāk. Labdien! Es jums pastāstīšu par mazliet cita veida iepirkumiem, par pārtiku. Mēs izveidojam projektu Lēta pārtika. Tātad no sākuma mēs grupā paši saskārāmies ar problēmu, ka mēs tērējam pārāk daudz naudu tieši uz pārtikas produktiem. Līdz ar to radās jautājums, kurā pārtikas veikalā visizdevīgāk ir iepirkties. Mēs sapratām, ka mēs neesam vienīgie ar šādu problēmu, un citiem Latvijas iedzīvotājiem arī tā varētu būt. Līdz ar ko mēs izveidojām risinājumu, kas ir rīks, kurā var salīdzināt pārtikas produktu cenas starp Latvijas populārākajiem internetu veikaliem. Rīkā var ievadīt kādu recepti vai ēdienu kategoriju, un rīks atgriež produktus un šos cenu salīdzinājumus dažādos internetu veikalos. Līdz šim mēs bijām paspējuši uztaisīt mājaslapu, kurā vienkārši ir apkopoti produkti no dažādiem pārtikas internetu veikaliem. Un hackathon ietvaros mēs izveidojām šo te pašu rīku, kas
spēja salīdzināt cenas un atgriezt receptes. Latvijā mums ir viens konkurents, Product Cave, lai gan viņus ir diezgan grūti atrast, ja nemeklē tieši precīzi pēc nosaukuma, un šim te konkurentam nav pilnīga datubāze ar produktiem, kā tas ir mums. Mūsu mērķa auditorija ir visi iedzīvotāji Latvijā, kas iepērkas pārtikas internetveikalos, un mēs plānojam monetizēt mūsu rīku, izmantojot sponsorātu produktu izvietojumu, līdzīgi kāds ir citās lapās, kā salīdzina.lv, sadarbības ar šiem pārtikas veikaliem un reklāmu izvietojums mūsu lapā. Mūsu potenciālais tirgus Latvijā ir vairāk nekā 290,000 iedzīvotāji, kas šobrīd izmanto pārtikas piegādes pakalpojumus. Baltijas valstīs tie ir vairāk nekā 1 miljons iedzīvotāju, un Eiropas Savienībā tie ir vairāk nekā 150 miljoni iedzīvotāju. Komandā mēs esam 3 dalībnieki. Es, Renārs, esmu projektu vadītājs, Mārtiņš ir web izstrādātājs un Lukas ir mākslīgā intelekta speciālists. Tātad mūsu plānotie tālākie soļi ir monetizēt rīku, veikt sadarbības ar pārtikas veikaliem un paplašināt darbību Baltijas tirgu. Mūsu galvenā vēlme šobrīd ir atpazīstamība Latvijā. Paldies! Paldies par prezentāciju. Vārds žūrijai. Sveiki, jā, paldies par prezentāciju. Jautājums tāds, kā jūs savu risinājumu sasaistat, ar kuru tātad valsts izaicinājumu jūs sasaistat šo produktu? Šis nav tieši ar valsts izaicinājumu, šis ir tāds atvērtais, bet mēs izmantojam publiskos datus, kas ir internetā pieejami no šīm pārtikas internetu veikalu mājaslapām. Jā, man 2 mazi jautājumi droši vien. Pirmkārt, vai ir paredzēts arī kaut kā izanalizēt kopējo iepirkumu grozu, ko es vēlos pirkt? Jo diez vai, kad biežos gadījumos mēs gribam atrast vienu preci, kas būs lētāka vienā veikalā, un otra preci droši vien būs citā veikalā, un tad visu dienu nāksies braukāt pa veikaliem un meklēt visu, ko vajag. Šis produkts pagaidām strādā jau tādā veidā kā grozs, ierakstot konkrētu piemēram, recepti. Parādās pilnīgi visi produkti, kas ir nepieciešami, lai izveidot šo ēdienu, un taisnīgs salīdzinājums starp dažādiem internetu veikaliem. Tā kā mēs par grozu arī esam domājuši, bet tas nebija šī hackathona ietvaros. Paldies. Un pēdējais par monetizāciju. Man ļoti interesanti likās ideja. Es saprotu, pamata doma ir parādīt tiešām lētākos produktus, neatkarīgi no veikala. Tad kāda ir doma, kā strādātu pati monetizācija? Kāds būtu ieguvums tam veikalu tīklam, kas grib ar jums sadarboties? Tā būtu redzamība tieši mūsu mājaslapā, jo tas savā ziņā ir tas pats mārketings viņiem, ka viņi vienkārši parādās arī atsevišķā lapā, teiksim, tur saraksta augšā, nevis kaut kur pa vidu vai apakšā. Saskaņā ar hackathona nolikumu, hackathona mērķis radīt vai apzināt jaunus un inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas publiskās pārvaldes digitalizācijas un produktivitātes uzlabošanai, kā arī popularizēt inovatīvu domāšanu, mūsdienām atbilstošu risinājumu izmantošanu publiskajā pārvaldē. Kā jūs redzat, kā jūsu šo risinājumu varētu izmantot publiskās pārvaldes produktivitātes uzlabošanai vai arī, lai ieviestu inovatīvu domāšanu un mūsdienām atbilstošu risinājumu izmantošanu publiskā pārvaldē? Es laikam nemācēšu atbildēt uz šo, bet mūsu risinājums ir tieši vērsts uz sabiedrību un kā sabiedrības ieguvums. Jā. Vai ir vēl kāds jautājums no žūrijas locekļiem? Teiksim paldies komandai. Un atkal daži mirkli, lai žūrija varētu arī veikt savas atzīmes.
Un paldies žūrijai arī par darbu šīs komandas idejas vērtēšanā. Mēs dodamies pie mūsu noslēdzošās komandas idejas prezentācijas, vismaz šajā hackathonā. Un tā būs ideja, es tagad teikšu angliski, Digital Twin for Personal Health. Un tā tad ir vairāk komandas dalībnieki, Kārtis Virziņš, Edgars Dikis, Andris Vītols, Diāna Radziņa un Arta E.Z. Lūdzu, vārds komandai. Jā, paldies. Labdien, man sauc Arts un es esmu no komandas Digitālais Dvīnis veselībai. Vai jūs zinājāt to, ka pagājušā gadā Latvija bija visstraujākais iedzīvotājs skaita sarukums visā Eiropas Savienībā? Un tas ir skaidrojams ne tikai ar zemo dzimstības līmeni un to, ka cilvēki arī pamet šo valsti, bet arī, diemžēl, ar ļoti īsu veselīgas dzīves ilgumu. Un arī šī statistika nav iepriecinoša, mēs esam pēdējā vietā visā Eiropā, bet mēs ticam, ka šo situāciju ir iespējams mainīt ar moderno digitālo tehnoloģiju palīdzību un nemazāk svarīgi ar iedzīvotāju veselības datu individuālo prasmi. Un tāpēc, lai validētu mūsu ideju, mēs veicām iedzīvotāju aptauju un konstatējām, ka praktiski nevienam no iedzīvotājiem, ko mēs aptaujājām, nav pieejami savi veselības dati vienu vietu. Vai vispār nav pieejami. Viņi ir izkaisīti dažādās pacientu kartiņās, dažādās institūcijās. Un pie kam arī pie ģimenes ārsta griežoties, šie dati trūkst un praktiski nav tas, ko meklē bieži vien no savas kā individu vēstures. Mēs arī atklājām to, ka lielākā daļa vēlās glabāt savus datus vienu vietu, analizēt tos, vizualizēt tos, lai novērstu potenciālās kaitas slimības nākotnē, nodarbotos paši ņemta veselību savās rokās un nodarbotos ar veselības slimību prevenciju. Mēs atklājām ļoti daudz lietu šajā aptaujā, nebūs laika visā ieiet, bet mēs arī, protams, sapratām to, ka cilvēki vēlās lietot modernās ierīces ikdienā, mobilais telefons, 51% dators, hologrammas, virtuālā realitāte tā skaitā. Un mēs analizējām sīkāk, ko tad ekonomiski aktīvi cilvēki Latvijā, kur šeit pelna naudu un maksā nodokļus valstī un ir produktīvi, kā viņi domā par savu veselības datiem un profilaksi. Ja? Tā kā arī ļoti labi izpratām mūsu cilvēks savu šo empātijas uzdevumu. Un tā visa rezultātā mēs nākam klajā ar pilnīgi jaunu konceptu. Tas ir digitālais dvīnis veselībai. Tā ir viena aplikācija, viens rīks, kurā iedzīvotājs var atrast visu savu veselības vēsturi vienu vietu, analizēt to avatāra izskatā, 3D formātā, un arī uzdot jautājumus par saviem veselības datiem, lietojot LLM tehnoloģiju. Un uzzināt vairāk un identificējot riskus, kopā ar veselības sistēmu strādāt savu veselības risku vadībā. Un izvairīties no likstām nākotnē. Kā tad tas viss strādās? Mums ir arī risinājuma arhitektūra, tātad mēs lietosim atvērtos datus, tādus datus kā arodslimību statistika, ko var piesaistīt individuāliem datiem, nelaimes gadījumu statistika noteiktās profesijās, vakcinācijas un, protams, individuālos datus no dažādiem avotiem. Un šie tātad tiks nokļūst digitālajā dvīnī caur API un datorēdzi, un būs iespējams viņus pielietot. Mēs esam sagatavojuši arī prototipu, lūdzu ieskanējiet arī paskatieties, svītrokods ir šeit. Tas ir reāls funkcionējošs prototips ar funkcijām un viss tur mainās un notiek. Tā nav statīva mājaslapa vai daži, attēli PowerPointā, tas ir reāls prototips, lūdzu ņemiet vērā. Un liela ieguvumi gan ārstiem, gan valstī, jo pie ārstiem nāks jau izglītots pacients, samazināsies sloks uz šo te veselības sistēmu mūsu valstī un būs vairāk arī veselīgi darba spēku un nodokļu maksātāji un lielāku nodokļu ieņēmumu, kas ir arī liels sāpju stāsts šogad mums visiem. Izmantojām tātad atvērtos datus no Nacionālā veselības dienesta, Valsts darba inspekcijas, veselības statistikas datu bāze. Mūsu komanda gan tātad universitātes mācības spēku studentu un ierēdniecības pārstāvi, tā teikt, ar biznesa tehnoloģiju vadības pieredzi.
esam paveikuši ļoti daudz, sākot no 2 A4 lapām šā gada pavasarī kopā ar Edgaru šeit sēž startskolā iestājoties, un šajā hackathona laikā kopā ar mentoru palīdzību un esam izpētījuši daudz, veikuši aptauju, identificējuši personas, aplikācijas prototips, daudz funkcionāls atkal, pielietojumu šiem te atvērtajiem datiem reāli un mākslīga intelekta arī risinājuma arhitektūra. Ja? Atgriezniskā saite arī mēs nodrošinājām šī hackathona laikā, devām atgrieznisko saiti par atvērto datu lietošanu. Aicinām balsot par mums, jo tad mēs spēsim mainīt Latvijas veselības situāciju un pacelties no pēdējās vietas, vismaz vidējā Eiropas Savienības līmenī. Tas ir mūsu mērķis. Paldies! Paldies! Uzklausīsim žūrijas jautājumus. Ja es saprotu, ka arī komanda pievienosies. Jā. Komanda pievienosies. Lieliski, mums ir arī vēl viens mikrofons. Ja kāds no komandas locekļiem gribēs atbildēt uz kādu āķīgo jautājumu, lūdzu, droši. Jūs minējāt, ka jūs izmantosiet lielo valodas modeļu iespējas, bet lieliem valodas modeļiem, diemžēl, ir tāda blakne kā rēgošanās, un mēs jau esam piedzīvojuši senā vēsturē laikus, kad dažādi šamaniskie ārsti arī ārstēja caur rēgošanos, vai mēs nepiedzīvosim kaut ko līdzīgu? Jā, jautājums ir pavisam ļoti labs. Jūs runājat par halucināciju iespējām. Mūsu redzējums ir, ka mēs nedosim modelim tieši atbildēt uz kaut kādiem konkrētiem veselības jautājumiem. Vienmēr primāri ir, protams, ģimenes ārsts. Bet, ja viņš atbildēs uz kādu jautājumu, viņš izmantos kaut kādu eksistējošu dokumentu kā pamatu, respektīvi vednē, jeb promptā, modelim tiks dot kaut kādi dokumenti un tiešām precīzi informācija, kas varbūt ir saistīta ar šo te klientu vai pacientu. Protams, mēs tādas nopietnas diagnostikas tieši lielam valodas modelim arī neusticēsim sākotnēji. Tas būs inkrementāli un tā arī tas attīstīsies. Tā nebūs diagnostikas ierīce, pirmkārt. Tās būs rekomendācijas, kas ir jāapstiprina kopā ar dakteriem. Tad jautājums par datu avotiem. Vai jūs esat identificējuši datu avotus un vai šie datu avoti nodrošina pietiekamu kvalitāti vai struktūras, lai šos datus var apvienot digitālā dvinī? Jā, es atbildēšu no savas puses. Mēs apskatījām šos te atvērtos datus, kas mums ir Latvijā pieejami, kas ir tieši no Nacionālā veselības dienesta, valsts darba inspekcijas dati. Apskatījām slimību profilakses un kontrolas centra datus. Tur mums nekas derīgs nebija, bija nedaudz vīlusies. Mēs apskatījām arī Eiropas atvērtos datus, datubāzi, ko iespējams nākotnē varētu izmantot arī pasaulē. Mēs skatījāmies, ir arī Amerikā pieejami atvērtie dati, kas ir par dažādām slimībām, kas ir nevis par konkrētu šo te personu, bet kopumā, jo mēs izējām uz to, kad mums noderēja šie te arotslimību dati, kad mēs ieraudzījām, ka pieņemsim kaut kādai konkrētai profesijai, ir risks, pieņemsim, veseli 3 dažādi audzēju riski šai te profesijai un dažādi citi. Līdz ar to mēs paredzam, ka šajā dvīnī pēc profesijas arī piemeklēsies, kādi riski ir iespējami, un uz to bāzējoties arī šie individuālās rekomendācijas, pieņemsim, jums ir tāds risks, mēs iesakam tur, reizi gadā, veikt tādas un tādas asins analīzes vai apmeklēt tādus un tādus ārstus vai griezties pie savu ģimenes ārstu un jautāt par šiem te riskiem. Mēs devām arī atgriezenisko saiti par vakcinācijas reģistru, jo to es mēģināju caur R un SQL, un es nevarēju nekādīgi, tāpēc, ka tur bija kļūda, kad garumzīmēs visās bija jautājuma zīmīta, un mēs devām šo te atgriezenisko saiti veselības ministrijai un tiem, kas uztur šos datus, un viņi uzreiz saprata, kad arī rīkojās, bet kopumā mēs arī devām nelielu rekomendāciju, pieņemsim, tām pašām arotslimībām, pielikt klāt un paprasīt vecumu. Jo būtu interesanti, varbūt mēs domājam, ka tikai 45 gados saslimst ar kaut kādu slimību, bet iespējams, ka 20 gados vai 25 gados. Jā, man jautājums, vai jūs
Apskatījāt arī risku, teiksim, ka šis jūsu risinājums varētu nevis, teiksim, mudināt cilvēkus doties pie ārstiem, bet tieši pretēji. Jūs teicāt, viņš sniegs rekomendācijas, un tad cilvēks apskatās, kas viņam ir pats sev diagnosticējums, jo šobrīd ir liela problēma ar to, ka cilvēki ļoti paši diagnosticēs veselības ministrijai ļoti liels problēmas vispār dabūt cilvēkus uz skrīningiem kā tādiem. Un šajā situācijā, kā tomēr panākt, ka tas cilvēks, jo jūs teicāt, ka tas mērķis ir Latviju no tās pēdējās vietas pacelt uz augšu, bet ar šādu rīku es īsti nesapratu, kā tieši jūs to panāksiet. Ja jūs redzat, ka jums ir risks, jūs veselībai reāls vai teiksim, iespējamais, teiksim, risks. Vismaz tie cilvēki, ko mēs aptaujājām, kas ir ekonomiski aktīvi, kas strādā un būvē Latvijas ekonomiku, viņiem tas interesē un viņi aiziet pie ārsta. Mēs nezinām, mēs nefokusējamies uz bērniem, mēs nefokusējamies uz vecāku gadgājumu cilvēkiem, ja tur jau citā, teiksim, sistēmā aiziet, tur jau sēž uz zālēm, Viņiem neinteresē preventīvais tik daudz vairāk. Viņi jau ir uz tabletēm katru dienu, diemžēl. Bet tas ekonomiski aktīvais slānis mūsu aptaujas rezultātā nebija tā, ka viņš vispār neskatīsies, ja viņam neinteresē prevencija. Ja tāds rīks viņus neinteresēs. Tā kā mēs redzam ļoti reālu saikni. Jā. Īsti papildināt, ja jūs ieiet tajā prototipā, tur ir arī kalendārs, un mēs tā kā redzam to vīziju, kad viņš varētu savienoties ar konkrētām veselības iestādēm un uzreiz paredzēt, ka pieņemsim pēc 6 mēnešiem jums būtu pēc jūsu analīzēm un datiem ieteikums apmeklēt, endokrinologu, un rekur tajā ieejot kalendārā, rekur ir pieejami endokrinologi, un jūs varat uzreiz veikt šo te pierakstu caur mobilo aplikāciju. Paldies! Diemžēl mūsu jautājumu un atbilžu sesijas laiks ir noslēdzies. Paldies komandai! Un žūrija veic savu darbu gan šīs komandas idejas vērtējumos, gan kopumā visu dzirdēto hackathon dalībnieku ideju vērtējumā. Bet savukārt mēs visi pārējie, kamēr žūrija strādās, mēs drusiņās varēsim atvilkt telpu un doties pavisam nelielā kafijas pauzē. Aicinājums ir palikt šeit pat šajā telpā. Un pulkstens 14:45 mēs tiekamies atpakaļ. Tas ir tikpat kā pēc pusstundas, bez dažām minūtēm pēc pusstundas. Mēs tiekamies atpakaļ šeit 14:45. Un lūgums arī visiem ir palikt kaut kur šīs telpas apkārtnē. Un tad jau žūrija būs atpakaļ ar rezultātiem. Paldies visiem!
Nu, ko esiet sveicināti? Mēs esam atgriezušies pēc godam nopelnītās pauzes. Žūrijai savukārt šī patiesībā nebija nekāda pauze, bet tas bija smags darbs, lai izvērtētu tad visas hackathonu komandu prezentācijas un sniegumus. Un jāsaka tā, mums ir rezultāti, bet, lai tad šos rezultātus paziņotu un paziņotu uzvarētājus abās kategorijās, jums šodien mēs sveiksim uzvarētājus divās kategorijās, kategorijā atvērtie dati un kategorijā mākslīgā intelekta risinājumi, tad es aicinu žūrijas priekšsēdētāju Rolandu Strasdiņu no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas. Lūdzu. Drīkst aplaudēt, droši. Tad, žūrija ir izdarījusi ir veikusi savu pamatpienākumu un ir izvēlējusies divus uzvarētājus. Žūrijas darbs kopumā un arī pārunājot to ar pārējiem žūrijas komisijas locekļiem bija patiešām interesants un daudzu komandu izaicinājumi lika aizdomāties arī pašai žūrijai par kopīgiem izaicinājumiem, kas ir mums priekšā visiem attiecībā uz problemātiku, tehnoloģiju pielietošanā vai datu pieejamībā, vai mēs spējam šādus datus vispār nodrošināt. Līdz ar to, es domāju, arī pārējiem klātesošajiem ir vērtīgas atziņas, ko mēs nesīsim atpakaļ uz savu profesionālo ikdienu, ar ko mēs strādāsim. Mums hackathonā bija divas kategorijas, atvērtie dati, viena kategorija un otra kategorija mākslīgā intelekta risinājumi. Kā pirmo uzvarētāju vēlētos paziņot kategorijā atvērtie dati, un man ir lūgums balvas pasniedzēju atvērto datu kategorijā. Pasniedzējs atvērto datu kategorijā ir Emerging Latvija vadītājs Aldis Ērglis, jau šeit ar faktiski milzīgu balvu. Tā ir tikai smaga. Un tūlīt mēs, es saprotu, arī uzzināsim, uzvarētāji, tad ir viss. Tātad uzvarētājs hackathon kategorijā atvērtie dati ir komanda numur 4 ar projektu Enrility. Aplausī! Jā! Sveicam! Sveicam lieliski! Noteikti viens kārtīgs foto. Šeit ir vēl balvas, jā. Tas viss tagad ir jāmēģina noturēt. Bet tas jau laikam ir patīkamākā daļa. Vēlreiz sveicam uzvarētāju komandu kategorijā atvērtie dati. Jā, kamēr sveicu vēl pāris vārdus. Jā, es pats esmu daudzos datu hackathonos piedalījies un daudzas organizējis. Un varu pateikt, ka tā ir tāda lieta, kas jādara visu laiku. Ja? Neskatoties uz to, kā vienā varbūt veicās otrā, un šie pozitīvie piemēri ļoti iedvesmo pārējos dalībniekus vai tos dalībniekus, kas piedalīsies nākamos hackathonos. Es domāju, ka arī ļoti labi, ka šodien, piemēram, notiek video translācija un būs iespēja to apskatīties. Un tas iedvesmos citus jauniešus un tikai jauniešus piedalīties nākamajos hackathonos, jo galvenais uzdevums ir, ka ir iespēja risināt reālas pasaules problēmas, tur speciālistiem, datu entuziastiem, kas var pārbaudīt savas zināšanas, attīstīt jaunas zināšanas un pievienot vērtību, it sevišķi valsts sektorā. Manuprāt, un es to atkārtoju visu laiku, ka lielākais potenciāls Latvijā no mākslīgā intelekta, arī no datu analīzes, ir valsts sektorā. Paldies jums liels un foršas vizualizācijas. Paldies!
Dosim vārdu arī pašai komandai. Varbūt jums arī šajā brīdī kaut kas sakāms turot, protams, to milzīgi smago balvu. Bet kas ir tas, ko jūs gribat pateikt? Bija ļoti foršs pasākums. Man patika. Liels paldies organizatoriem. Un es ceru, ka visiem patika. Lai jums jauka diena. Paldies, paldies! Nu ko, viena intriga ir atrisināta, jā. Tātad vienā kategorijā mēs uzvarētājs zinām, bet mums ir vēl viena kategorija, kurā arī ir uzvarētājs, tādēļ atkal dodu vārdu Rolandam Strazdiņam. Lūdzu. Tātad par uzvarētāju hakatona kategorijā mākslīgais intelekts žūrijas komisija ir atzinusi komandu numur 7 ar projektu Mans digitālais dvīnis. Šajā kategorijā balvu pasniedz ZZ Dats vadītājs Ēģus Žeiris. Lūdzu. Jā, lūdzu, varbūt tad balvas pasniedzējs arī no ZZ Dats. Lūdzu, vārds jums. Jā, sveiki visiem. Prieks tiešām par šiem te rezultātiem un tiem jaunumiem, ko te redz, jo katrs tas jaunums jau tā silda dvēseli, jo kas tad tas dzinējspēks jau ir mūsu zināšanas. Viens ir tehnoloģijas, dati, attīstība, bet, kā es saku, vieda sabiedrība ir tā, kas virzīs visu mūsu uz priekšu, un šis te hakatons jau dod tādu digitālo briedumu caur pieredzi. Un šodien klausoties, to nevar nepateikt, ir jāpasaka, redz, tas digitālais dvīnis, un tad bija šodien tāds termins, kad tur halucinē un rēgojās, un tad man izklausījās, ka tas varbūt ir tāds digitālais rēgs. Es novēlu, lai digitālais dvīnis nekļūst par digitālo rēgu. Paldies! Un dosim vārdu arī pašai komandai. Lūdzu. Jūs jau, protams, runājāt vesels 5 minūtes, vēl 5 minūtes jautājumiem atbildējāt, bet varbūt tomēr jums tagad arī kas sakām. Liels paldies par šo iespēju inovēt kopā ar valsts pārvaldi. Tiešām lieliski pieredze un paldies visiem mentoriem un iespēju arī tikties ar ministriju pārstāvjiem un saprast arī lielo bildi, kāda valstī ir datu politikā un drošības jomā. Un tam līdzīgi. Jā, gribētu teikt arī paldies. Es domāju, mēs visai komandai, jo mēs bijām viens otram labi mentori, man liekas. Un vēl, ko vēl varētu pateikt, to, ka neaizmirsīsim, ka tās tehnoloģijas, lai strādā priekš cilvēka, nevis mākslīgais intelekts priekš tehnoloģijām, ja? Un ka cilvēks tomēr ir tā visa centrā, man liekas, tas ir būtiski, un tāpēc kopā gribētu, lai mēs veidot mūsu sabiedrību ilgdzīvojošāku un veselīgāku, gan ar digitālo dvīni, gan bez tā. Liels paldies! Jā. Paldies! Un arī noteikti, jā, neaizejiet bez šī visa. Paldies! To tiešām ir grūti visu noturēt. Jā. Nu ko, tās ir abas uzvarētāju komandas abās šajās kategorijās, bet jāsaka, uzvarētāji noteikti ir visi. Lai arī cik tas neizklausītos varbūt naivi vai pierast, bet patiešām uzvarētāji noteikti ir visi no šī procesa, jo hackathon vienmēr tas ir vienkārši tāds nedaudz sacensības veids, lai attīstītu idejas, jo noteikti tas ir tas vērtīgais, kas paliek. Un šeit jau arī mūsu komandas pieminēja ne tikai žūriju, kur smagi strādāja un aplausu žūrijas locekļiem,
Jo patiesībā liekas, kas tur ir vērtēt idejas, ja patiesībā tā ir milzīga atbildība un arī precizitāte, bet arī jāsaka, ir milzīgs paldies mentoriem un visus mentorus, kas piedalījās šajā procesā un ir šodien šeit klātesoši. Tad es aicinu šajā brīdī arī šeit atnākt priekšā tiem mentoriem, bet es nosaukšu pilnīgi visus mentorus, jo daļa no mentoriem noteikti nav ieradusies šeit klātienē, bet varbūt mūs vēro šobrīd. Un tas ir Harijs Ījabs, datu profesionāls ar ekspertīzi datu zinātnē, biznesa datu analītikā, mākslīgajā intelektā, satelīta attēlu apstrādē, kartogrāfijā un ģeotelpiskajā analīzē. Ilona Bumbiere, Varam eksperta valsts pakalpojumu datu pārvaldības departamentā. Viesturs Sosārs, Tehab Rīga līdzdibinātājs, Pēteris Jurčenko, eksperts lietotāju izpētē, lietotāju pieredzes un pieejamības dizainā, Anna Deksne, valsts kancelējas valsts pārvaldes attīstības nodaļas vadītāja, Evija Mozga, iepirkuma uzraudzības biroja informācijas departamenta direktore, Artūrs Arnis Polikarpovs, Varam digitālās politikas departamenta atbildīgais pār mākslīgā intelekta akta un mākslīgā intelekta konvencijas izstrādi, tā skaitā politikas plānošanu. Ingars Liepiņš, Varam projektu pārvaldības departamenta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības procesu vadītājs. Krišjānis Určs, vecākais lietotāju pieredzes dizainers, IFA apdrošināšanā, servisa dizaina lektors, maģistriem jaunuzņēmumu mentors. Jānis Krakops, Varam datu pārvaldības nodaļas vadītājs. Raivis Dejus, programmētājs, kurš brīvajā laikā darbojas atvērtā koda projektos un balsu talkā pēta mākslīgā intelekta jaunumus. Pauls Jansons, mākslīgā intelekta attīstības daļas direktors TET. Tie ir mūsu fantastiskie mentori. Lieliski, mums prieks, ka veseli 3 ir šodien ieradušies šeit. Jā, un te arī kolēģi jums arī neļaus aiziet tukšām rokām. Jā, arī jūs noteikti kaut ko saņemsiet. Bet viennozīmīgi, ir veseli 4 patiesībā. Fantastiski, ka mentoru skaits pieaug, ja? Klātienē esot. Un viennozīmīgi, jā, jo mentoru atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. To arī pieminēja vairāk dalībnieku. Žūrija prasīja, kas tad bija jūsu mentori. Tā kā paldies jums liels par ieguldīto darbu un ceram, ka jūs arī turpināsiet atbalstīt ar savu mentoringu visas nākotnes idejas. Nu ko, šis ir tas brīdis, kad mēs sakam paldies mūsu tiešraides dalībniekiem par aktīvo līdzjūšanu. Jā, es domāju, ka mēs ar aplausiem varam aplaudēt šeit klātienē arī visiem tiem, kuri vēro